Dihibridiskā krustošana ir iespēja, kā analizēt divus neatkarīgi iedzimstošus pazīmju pārus. Piemēram, zirņiem ir daudz dažādu pazīmju, un izvēlamies divas no tām. Tā ir sēklu krāsa un sēklu forma. Sēklu krāsa zirņiem var būt vai nu dzeltena vai zaļa. Sēklu forma vai nu gluda vai grubuļaina. Dominantā alēle A nosaka dzeltenu sēklu krāsu. Recesīvā alēle A nosaka zaļu sēklu krāsu. Dominantā alēle B nosaka to, ka sēklu forma ir gluda. Recesīvā alēle B nosaka to, ka sēklu forma ir grubuļaina. Un uzdevums ir sekojošs. Tiek krustots homozigotisks dzeltens gluds zirnis ar zaļu un grubuļainu. Ir jānosaka pirmās un otrās paaudzes genotipu un fenotipu. Lai iesāktu pildīt šādu uzdevumu, no sākuma jānoskaidro, kāds ir vecāku augu fenotips un genotips. Fenotips ir ārējais izskats, genotips ir gēni. Pirmais zirnis ir homozigotisks dzeltens un gluds. Katru no šīm pazīmēm nosaka viens gēnu pāris. Krāsu nosaka gēnu pāris A, forma nosaka gēnu pāris B. Ja zirnis ir homozigotisks, tad abi divi gēni pārī ir vienādi. Tā kā ir dominantā pazīme, tad sēklu krāsu nosaka divi dominantie gēni A, savukārt sēklu formu nosaka divi dominantie gēni B. Otrs zirnis ir zaļš un grubuļains. Tātad zaļš, tas ir fenotips, un grubuļains. Recesīvā pazīme var izpausties tikai tad, ja ir abi divi recesīvie gēni. Tātad zaļo sēklu krāsu nosaka divi recesīvie gēni A, savukārt grubuļaino sēklu formu nosaka divi recesīvie gēni B. Nākamais posms ir jānosaka, kādas dzimumšūnas veidosies šādiem zirņiem. Uz gametām jeb dzimumšūnām aiziet pa vienam gēnam no katra gēna pāra. Tātad no gēna pāra A uz dzimumšūnām aiziet viens dominantais gēns A, no gēna pāra B uz dzimumšūnām aiziet viens dominantais gēns B. Savukārt otram zirnim no gēna pāra A aiziet viens recesīvais A un no gēna pāra B viens recesīvais B. Nākamais solis ir jānoskaidro, kādi pēcnācēji veidosies pirmajā paaudzē, F1. Tātad pirmā paudze saņem vienu dominanto un vienu recesīvo gēnu A un vienu dominanto un vienu recesīvo gēnu B. Tātad genotips šādam zirnim ir heterozigotisks. Abiem diviem gēniem ir abas divas dažādas alēles, tātad heterozigotas. Krāsa šādam zirnim ir dzeltena, jo ir dominantais gēns A, un forma šādam zirnim ir gluda, jo ir dominantais gēns B. Arī dihibridiskajā krustošanā pirmajā paaudzē realizējas Mendeļa pirmais likums, ka pirmās paaudzes pēcnācēji ir heterozigotiski pēc genotipa, un fenotipā tiem izpaužās vecāku dominantās pazīmes. Lai noteiktu otrās paaudzes pēcnācēju genotipu un fenotipu, tiek krustoti divi pirmās paaudzes pēcnācēji savā starpā. Tātad abi divi heterozigotiskie zirņi ar dominantajām pazīmēm. Tiek noskaidrots, kāda veida gametas var veidoties šādiem zirņiem. Uz katru gametu var aiziet viens gens no pāra A un viens gens no pāra B, bet ir iespējamas 4 kombinācijas. Dominantais A un dominantais B,
dominantais A un recesīvais B, recesīvais A un dominantais B, un recesīvais A un recesīvais B. Aplūkojot otra vecāka auga dzimumšūnu veidošanās procesu, var konstatēt, ka tur arī veidosies tieši tādas pašas 4 dažādas dzimumšūnas. Lai noskaidrotu, kā šīs 4 un šīs 4 dzimumšūnas var kombinēties savā starpā, ir jāzīmē penneta režģi, kur kreisajā pusē norāda viena vecāka auga dzimumšūnas un augšā norāda otra vecāka dzimumšūnas. Lai noteiktu pēcnācēju genotipu, katrā lodziņā jāieraksta gēnus, kas kombinējas no kreisās puses un no augšas. Tātad, piemēram, šajā lodziņā no kreisās puses dominantais gēns A, no augšas arī dominantais gēns A, no kreisās puses dominantais gēns B, no augšas arī dominantais gēns B. Nākamajā lodziņā no kreisās puses dominantais gēns A, no augšas dominantais A, no kreisās puses dominantais B, no augšas recesīvais B. Un šādā veidā ir jāizpilda visa tabula. Tiek iegūtas visas iespējamās gēnu kombinācijas. Nākamajā solī ir jānoskaidro, kāds būs šādu te ziļņu fenotips, jeb ārējais izskats. Tad, ja ir kaut viens dominantais gēns A, ziļņi būs zaļi, ja ir viens dominantais B, ziļņi būs gludi. Piemēram, šis variants ir 2 dominantie A, zirnis ir dzeltens, 2 dominantie B, zirnis ir gluds. Šajā kombinācijā dominantie gēni A nosaka dzeltenu sēklu krāsu, recesīvie gēni B nosaka grubuļainu sēklu formu. Šajā kombinācijā recesīvie A nosaka zaļu sēklu krāsu, dominantie B nosaka gludu sēklu formu. Šajā variantā recesīvie A nosaka zaļu sēklu krāsu, recesīvie B nosaka grubuļainu sēklu formu. Un šādā veidā var noskaidrot visu iespējamo ģenētisko kombināciju fenotipus. Cik daudz fenotipi ir iespējami? Tātad ziņi var būt vai nu dzelteni un gludi, vai nu dzelteni un grubuļaini, vai nu zaļi un gludi, un 4. iespējamais variants – zaļi un grubuļaini. Noslēgumā ir nepieciešams saskaitīt, cik daudz dažādu kombināciju ziļņu veidosies. Lai saskaitītu šīs kombinācijas, visvieglāk ir iespējamos vienādos variantus nosvītrot. Tātad no sākuma skatāmies, cik daudz veidojas ziļņi, kuri ir dzelteni un gludi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un 9. Tātad veidojas 9 varianti, kuros ziļņi ir dzelteni un gludi. Dzelteni un grubuļaini. 1, 2, 3. Tātad 3 iespējamie varianti, kad ziļņi veidojas dzelteni un grubuļaini. Zaļi un gludi. 1, 2, 3. 3 varianti, kad ziļņi veidojas zaļi un gludi. Un atliek pēdējais variants, kurš vēl nav saskaitīts. Tātad vienā gadījumā ziļņiem var būt abas recesīvās pazīmes, tas ir zaļš un grubuļains. Šajā dihibridiskajā krustošanā pēcnācēju skaldīšanās pēc fenotipa jeb ārējā izskata ir 9 pret 3 pret 3,
pret 1. Savukārt genotipa skaldīšanās ir redzama Penneta režģī.